Zin kā saka parasti līdz laimai pilnīgai maz vajag. Jā. Jums tiešām maz vajag. Tikai pāris sekundes, un viņš šeit uz zemes skatuves sāks spēlēt, un pēc tam jau arī apjautāsimies, kas tad tur īsti būs. Ar to albumu un ballīti un visām pārējām spēlēm. Jā. Labi, ļaujam viņiem strādāt. Laim pilnīgi. Aiziet. Praying for some little kiss, sleepless nights and no dreams, the thoughts of this. All we do is stand and cry, but the God won't make us try. Swept away, sleepless nights and no dreams, the thoughts of these. All we do is stand and cry, but the God won't make us try. We are praying for a brand new morning, a new day with smile. Praying for some little kiss, sleepless nights and no dreams, the thoughts of these. All we do is stand and cry, but the God won't make us try. We are praying for a brand new morning, a new day with smile. Nu, redz, jauki. Prieks jūs redzēt grupu Laime pilnīgā pie mums šodien ciemos. Kas tad ir tas 8. aprīlis un kādēļ tieši 8. aprīlis? Es saprotu, ka būs pamatīgs sprādziens studentu klubā. Nu, 8. aprīlis ir beidzot tā diena, kad mēs
prezentēsim un rādīsim savu gara darbu pirmo, kas ir apkopots formātā, kādā, tādā ripuļveida formātā. Un tas, protams, būs disks šajā gadījumā. Un tas būs mūsu pirmais albums ar nosaukumu Duālu. Bet vairāk gadi jau, taču, pareizi sakot, daudz gadu Laimē Pilnīgai, ko arī pie mums esat bijuši, gan arī spēlējuši, bet tagad tikai esat nobrieduši. Tāpēc, ka mēs uzskatām, ka mēs pirms tam vēl īsti nebijām gatavi tam albumam tādam, kādam mēs viņu gribētu. Protams, varējām ierakstīt albumu, bet tam mēs paši justos, tur varēja šitā, tur varēja tā darīt. Tagad mēs esam aptuveni. Vairāk vai mazāk mums šis albums liekas viena tāda virsotnes sasniegšana, tā ka, mūsuprāt, viss tur ir kārtībā, un mēs vienkārši esam ļoti apmierināti ar savu rezultātu. Man jau liekas, ka jūs esat tāda rīktīgi dzīvā grupa, kur jāskatās kādā koncertā, jābauda, vai kādā foršā atmosfērā. Kas tad būs albumā? Vai tās būs jau mums zināmās dziesmas, vai tas būtu pilnīgs kaut kas jauns? Albumā būs iekļautas jau zināmas dziesmas, 2. 2, tas vēl. Tas, laikam, nav vairs noslēpums. Albumā ir 10 dziesmas. Varbūt kādas, dažas varbūt būs kaut kur dzirdētas no tām 8 pārējām jaunajām, kas varbūt kaut kur netīšām ir spēlētas. Kaut kur gadījies. Un kāda tad ir tā sarunas valoda? Angļu mēle mums ir. Tomēr. Kā tad tā nobriedāt? Kā esat sev nodefinējuši? Kāpēc angļu nevis latviešu? Kāpēc angļu? Tāpēc, kad mums kaut kā, ir cilvēki, kam dabīgi sanāk labāk latviski un citam labāk angliski. Un mēs esam vieni no tiem, kuriem pat backvokāliem sanāk labāk angliski. Tas ir nopietni. Es zinu, ka parasti lielākie strīdi pirms albuma izdošanas ir par albumu vāciņu tā noformējumu. Kāds tad jums tas būs? Skaists. Es galvenais vēlos. Man bija strīdi, man liekas, bija tikai diskusijas. Diskusijas. Mākslinieks nezināja, kur likties vienu brīdi, man liekas. No laimes, jā. No pārāk daudz viedokļu bija. Bet kopumā mēs esam tiešām būs skaists. Labi. Bet tad varēs arī iegādāties, vai tagad tā kā moderni ir arī tikai tā prezentācijā izdalām, tik ir, un vairāk arī ne. Mēs būsim nemoderni, laikam. Klasiski, nevis nemoderni, bet klasiski. Nē, būs pieejams, protams, kaut kur. Veikalos, jā. Kaut kur mūsu vienīgajā mūzikas veikalā. Bet, protams, prezentēties konkursā. Būs arī konkurss? Jā, tas mums būs konkurss, jā. Redz, kā Protams, varēs iegādāties, ir iespēja, laikam, pat iegādāties kopā ar biļetēm, tā, ka tā sanāk klātāk. Vai jūs šajā vasarā kaut kur uzspēlēsiet kādā festivālā, kāds koncerts varbūt? Jā, pilnīgi noteikti. Jānis par šo lietu pastāstīs. Jānis ir atbildīgais, ja? Jāni. Pēc studentu klubā. Īstenībā mums pats tuvākais koncerts reiz nākamajā dienā mums ir Fonteina. Kad jūs šitā pēc atvēršanas pasākuma uzreiz? Tas ir tiem, kas netiks iekšā varbūt tur. Jā, taisnība. Vai kas grib 2 reizes mūs dzirdēt. Un vasarā mums festivāli ir pagaidām Fonofests un Summer Sound. Tas, kas ir un Cosmopolitan Bikini Bash. Lūdzu, pirmo pieminēt. Jā, skaidrs, tad Laime Pilnīgi 8. aprīlis. Būs torte ar 8, ne, bet 10 dziesmām. Jānis, arī pēc torte būs torte. Jāni, tev ir uzdevums. Visi skatītāji to redzēja. 8. aprīlī būs torte. Ja nebūs, tad zinat, Jānis tāds, viņš izskatās, griežaties. Viņu vienīgais pagaidām grupā. Paldies jums šodien un apsveikumu jau no mums jau šodien ar albumu, un tad jau tiekamies kaut kur, kas zina. Koncertēs. Noteikti. Droši vien. Jūs taču būsiet? Mēs. Protams. Tāpat kā tu tortu uztaisīs. Ja būs tortu, mēs būsim.